Visiem, kas ir pulcējušies, un paldies, ka atnācāt. Varbūt kāds vēl nāk, un tad dzīvojas vārdās mēs par mūsu jākluba aktivitātēm pirms Ketija. Tātad par nākamajiem pasākumiem mūsu jāklubā, tātad nākamā lekcija un teorija mums būs sporta muzejā, ja, kur arī ir Ketijas bura, līdz ar to tā kā mazliet vēl aizvien būs olimpiskā tēma, ja. Tad, ko jums vajadzētu ieplānot, ja 26. novembrī pasākums, tad Ziemassvētku ballīte šogad mūsu jāklubam ir 17. decembrī 5. Ja. Arī tāds pats kapteiņa ballīte, par to tuvāk sekos informācija, ja. Un, protams, mūsu treniņi otrdienās, ceturtdienās, ja. Tad baseins un, bet kristus lidošana, acīm redzot, būs slēpošana. Neiet laika apstākļi mainīsies. Un varam mazliet arī sākt domāt par Tenerifi, jo izskatās, ka arī šo pavasaru skolnieku brīvlaikā mums būs šis brauciens. Ja? Tā kā, un tagad būs tas, ko mēs visi esam pulcējušies. Aicinu Ketiju ar stāstiem par to, kā tik līdz olimpiādei, kas ir pats labākais. Jo man kā, ja man tagad jāatcerās no visām tām manām sporta gaitām un emocionāli tādas spilgtākie momenti, tad olimpiskās spēles, protams, tas bija pār visam. Tas ir tā, jāsaka, tas tāds, kas paliek, un vienmēr ir tāds prieks par to, ka tas ir bijis. Un, man ir milzīgs prieks, kad brīži atkal jauni burātāji, kas spēja aizjūt līdz olimpiskajām spēlēm un visu cieņu. Atskatīt. Labdien! Mans vārds ir Ketija Birzula. Esmu burātāja, nodarbojos tieši ar windsurfingu jau 8 gadus. Esmu burājusi 10.93 klasē, kas ir jauniešu olimpiskā klase, un šobrīd burāju RSX klase, kas ir pieaugušo olimpiskā klase. Šobrīd man ir pilni 18 gadi, un pats es burāju burāšanas klubā 350, kurš atrodas Ķīrsvarā. Tātad nedaudz par mani. Mācos Rīgas 49. vidusskolā, 12. klasē, un savu sporta karjeru jau sāku diezgan agrā vecumā, jau ap 12 gadiem, un dēļ pirmo reizi uzkāpu tieši 9 gadu vecumā. Taču jau arī iepriekš ļoti daudz braukāju līdzi savam tētim, kurš ir arī mans treneris un menedžeris, kurš arī nodarbojas ar burāšanu, braukāju līdzi viņam treniņiem un sacensībām. Katram sportistam noteikti ir savs tuvie, kuri vienmēr atbalstīs un vienmēr turēs īkšķi par mums. Un tā noteikti man ir arī mana ģimene, kur nekad nenosodīs un vienmēr atbalstīs. Un tas ir kāds pamats, uz kur es varu būvēt visu to tālāko nākotnī, lai viss izdotos veiksmīgi. Man hobiji un vaļasprieki tādi noteikti ir ļoti daudz, un tie visu laiku papildinās, un noteikti nav nekādu kritēriju vai ierobežotību. Esmu ļoti liela mūzikas piekritēja, tāpēc cenšos apmeklēt daudz festivālu, ļoti patīk ceļot. Un šogad esmu nedaudz pamainījis, agrāk es nodarbojos ar slēpošanu, tad šogad es esmu vairāk nedaudz piesaistījusies tieši braukšanai ar snowboardu. Un manuprāt, kā katram burātājam viens no sapņiem braukt ar sēras dēli un čērpot. Līdz ar to, es to gan esmu darījis tikai 2 reizes, bet tas man joprojām ir sapnis iemācīties to darīt nedaudz labāk un profesionālāk. Un esmu arī ļoti liela dzīvnieku piekritēja. Kur tad īsti aizsākās pirmie soļi un kā tie aizsākās? Pirmie soļi aizsākās Ķīrsvarā, taču nedaudz vairāk izprotot, kā tas notiekās, sapratu 2009. gadā Dahabā, Ēģiptē, kur esmu jau pabijis vairākas reizes. Šeit arī ir bildes, kā tas sākās manas gaitas tajā visā.
Un šī vieta noteikti ir ideāla, manuprāt, visu veidu burātājiem. Ir ļoti silts laiks, saules spīd, ir vējš gan visu laiku. Un tieši gan tur lielākoties brauc windsurferi un tieši ar tādiem funboardiem, ar tādu freestyle nodarbojoties un taisot trikus. Šis ir mans klubs un manā akvatorija, kur es esmu uzaugusi un kur es nodarbojos ar burāšanu vēl šobrīd. Un domāju, ka turpināt arī tālāk. Tas noteikti man būtu tā kā otrās mājas, jo tur pavadu ļoti daudz laika, ne tikai ūdens treniņos, bet arī fiziskajos treniņos un, protams, arī ziemā braucu uz turieni. Šī vēl ir mana pirmā klase, tāda pirmā nopietnā klase, ar kur es uzsāku braukt, kur bija tas pirmais mans īstais tāds sporta gars iekšā. Un tieši tas no 293 klasē, sāku ar 5-8 izmēru buriņu un līdz 7-8. Pirmās sacensības man tieši šajā klasē bija Polijā 2013. gadā, kur tas bija liels izaicinājums piedalīties kopā ar vēl 300 dalībniekiem, nesaprotot, kas īsti uz ūdens notiek, un viss ir tādā lielā čumu muļķa un saprast, kur tagad kas notiekās. Tas bija ļoti liels pārbaudījums, bet manuprāt, tā bija milzīga pieredze, un tikai tad es varēju izjust un saprast, kā tas viss īsti notiekās. Un tas arī bija tas lielākais pagrieziens, kad es sapratu, ka jā, man laikam tas ļoti patīk, un es vēlos kļūt par šī sporta veidu sportistu. Gada sezons, 2014. gads. Šeit notika Eiropas čempionāts. Šīs bija arī ļoti liels sacensības, ļoti liela mēroga un ar ļoti dažādiem apstākļiem. Tieši gan ļoti augstā akvatorijā. Un šeit bija kvalifikācija jauniešu olimpiskajām spēlēm. Un es arī tur kvalificējos šīm te jauniešu olimpiskajām spēlēm. Pirmais ļoti liels nozīmes un ļoti tādas augstas sacensības, augsta līmeņa sacensības, kur piedalās noteikti tikai labākās no labākajām nācijām, jauniešu olimpiskās spēles, tieši uz windsurfingu, tur, protams, ir arī jahtiņburātāji. Un šīs sacensības bija ļoti grūtas, tieši tajā nozīmē, ka bija ļoti liels bezvējs, līdz ar to bija ļoti daudz jāsēž krastā un jāgaida tieši vējš, bet tā pieredze un draugs, kurš es tur ieguvu, ir vēl joprojām, un cilvēki visi mēs augam, un šobrīd mēs visi esam tieši R6 klasē, un daudz ir redzams, tieši tās pašas sejas ir redzams arī šobrīd uz piedestāliem R6 klasē. Tad tā olimpiāda notikās 2014. gadā, un tieši tajā pašā gadā es pārkāpu uz pieaugušo olimpisko klasi, uz R6 klasi. Tur, protams, bija pilnīgi cits inventārs, pilnīgi cits smaguma kategorija inventāram. Un šeit arī bija mans pirmās sacensības Amerikā. 2014. gadā bija jauniešu pasaules čempionāts tur. Tieši, kad es vēl tad tikai centos attāstīt, kā tas viss noteikās un saprast, cik liela ir tā bura, jo, lieluma mainījās ne tikai dēlim, bet arī burai. Šeit es jūs varu iepazīstināt ar maniem 3 treneriem. Pirmajā attēlā jūs redzat manu treneri Olgu, kur ir arī piedalīsies olimpiādē ar R6. Brauc ne tikai ar windsurfingu, bet arī ar jahtām ļoti daudz, līdz ar to pārzina visu veidu burāšanu. Otrajā attēlā jūs redzat manu treneri Maksimu, kurš šogad arī piedalījās olimpiādē. Un iepriekšējās olimpiādēs arī ļoti daudz piedalījies, un arī tāpat
brauc arī ar jachtām un pārzinu visu burāšanu kopumā. Un trešā attēlā jūs redzat manu tēti un treneri, kas ir arī mans menedžeris un kopējais atbalstītājs. Un šie visi treneri ir mana visa gada un pilnlaika treneri. Protams, mainoties no tā, no situācijas ir treneris, kas brauc uz tām sacensībām, un es treneris, kas brauc uz tām sacensībām, bet tā visā kopumā ir ļoti labi, ja ir vairāk treneri. Kāds īsti man notiekās treniņu un treniņu nogasmas? Noteikti viens no labākajiem veidiem, kā uzsvinēties, ir braukājot ļoti daudz par sacensībām, jo tā ir ne tikai pieredze, bet tad es spēju arī pilnībā dot savu visu uzreiz. Treniņu nogasmas man šobrīd lielākoties notiek Spānijā tieši. Jau otru reizi biju tur. Ļoti, manuprāt, labi valsts piemērot tieši burāšanai, jo ir silts un ir daudz dažādu vietu, kur, tādā, lai atrastu savu vēju tieši sev interesējošo tādu vietu, lai trenētos. Omāra, 2015. gads, tas bija pagājuši gads, arī ļoti sarežģīti apstākļi, jo lielākoties bija tikai vienīgi bezvējš. Tas bija mans pirmās sacensības tieši pieaugušo klasē, līdz ar to tas bija pilnīgi kaut kas cits, jo visu laiku piedalījos tikai jauniešu klasē, jauniešu sacensībās. Un tur, protams, ir cilvēki vecumā no 20 un uz augšu, līdz ar to jau ir viss ir tā kā citādāk, ir cita veida attieksme, ir cita veida fiziskā sagatavotība. Un šeit arī es kvalificējos Rio Olimpiskajām spēlēm. Un, protams, Rio šīta bija Olimpisko spēļu atklāšana, kas diezgan ilgi, taču tās emocijas un tas viss prieks un sajūsma, kas tur bija, ir pilnīgi neaprakstāma, jo ieejot tajā zālē, tu saproti to, ka tu esi šobrīd tieši tajā brīdī visas pasaules centrā, lai arī tas nebija kā centrs tā ģeogrāfiski, bet tā, ka visas pasaules šobrīd skatās uz tevi, un tu pat nevar iedomāties, kurā vietā šobrīd uz tevi skatās. Nedaudz vairāk par tieši Rio Olimpiskajām spēlēm. Ļoti interesanti un ļoti aizkustinoša pieredze, kas tur tika iegūta, piedaloties savos 17 gados tur, jo noteikti apzinājos to, ka lielākoties vispārēji ir diezgan daudz vecāki, ne tikai tādā vecuma ziņā, bet arī pieredze ziņā, jo tu apzinies, ka viņi ir bijuši uz vēl vairāk sacensībām, ieguldījuši vēl vairāk darbu tajā visā, un tu spēj saprast un ieraudzīt, kāds visas darbs ir tur ieguldīts tajā visā. Laikapstākļi tur bija diezgan dažādi, jo vējš bija ļoti dažāds. Tad to vajadzēja ļoti pielāgoties, jo sacensības katru dienu notika citā vietā. Mums bija viens līdz, bet citās atšķirīgās vietās. Līdz ar to nevarēja vinēt tikai uz to, ja tu esi burājis tikai vienā vietā un tu pārzini to vietu. Tad bija jāpārzina visa akvatorija, lai zinātu to diezgan labi. Protams, pirms Rio arī tur patrenējos un apskatīju Rio arī kopumā, kā tur izskatījās. Man ļoti patika, jo, manuprāt, ļoti skaista vieta un ļoti interesanti, jo nekad pirms tam nebija bijusi tieši Dienvidamerikā. Manās acīs, man vismaz burāšana, tas man nav tikai sports. Pirmajā attēlā jūs redzat mani ar vairāk
vairāk kārtējām olimpietēm, un tā mums bija nometne Helsinkos tieši pirms arī lielām sacensībām tur, un mēs visi, lai arī katru no savas valsts, mēs arī trenējāmies kopā, un tas, manuprāt, ir arī tāda ļoti liela un nozīmīga lieta, ja tu trenēs ar citiem, ja tu iegūsti pieredzi, tu spēj dalīties savās emocijās, dalīties savā pieredzē. Un tā viss ir tā kā tāda izaugsme tikai pašam sev, bet visiem kopumā. Jūs visi kopumā izaugat lielāk, jūs tikai viens pats. Otrajā attēlā jūs redzat mūsu izburāšanas komandu Malaizijā. Šī gada jaunajā gadā, pagājušā gada jaunajā gadā. Tas man bija ļoti aizskanāts, jo mums pirmo reizi bija iespēja visiem burātājiem būt kopā, ne tikai tāpaši windsurfing klases priekšstējiem, un tad ir atsevišķi jahtu klases priekšstēji, bet mēs bijām visi kopā, un mēs bijām tiešām kā Latvijas burātāji. Un trešajā attēlā jūs redzat to, ka viņi ļoti daudz fizisko treniņu, un tieši viens no tādiem manuprāt, mīļākajiem treniņiem tieši skriešana. Sākumā es gan atzīšos, man īsti negāja tie sirds skriešana, jo es īsti nesapratu, kāpēc kāda jēga no tā, jo tu jau nekur īsti nepaspēs priekš, bet kaut kā tas ļoti, ļoti iepatikās, un šobrīd es pat dažkārt nespēju vairs apstāties, jo man gribas vairāk un vairāk noskriet un uzstādīt to lielāku to kilometrāžu, ko vien es esmu noskrējusi, jo man liekas, tas kaut kā ir ļoti, ļoti interesants, jo tu visu laiku esi tādā īsā kustībā, un tas ir tā kā iet ekskursijā ļoti ātri. Jo es skrienu katru reizi citu maršrutu, un es varu apskatīt kaut ko pilnīgi citādāk, un 2 stundu laikā es varu apskatīt visu mežu par pilnīgi jaunām acīm. Esmu komunikācija. Es noteikti cenšos ļoti daudz strādāt ar komunikācijas tādām iespējām, kā piemēram Instagrams un Facebook. Cenšos būt ļoti aktīvi tajās vidēs, jo cilvēkiem ļoti patīk uzzināt kaut ko jaunu un sekot līdzi interesantiem cilvēkiem. Nevis tikai tādā ziņā, ka viņi varbūt daudz ceļotu vai daudz apskatu, bet tā, ka viņi māk parādīt lietas ļoti interesantā veidā, un līdz ar to šobrīd man jau ir Instagramā, man jau ir 1010 followeri, līdz ar to es domāju, ka bilžu ielikšana un parādīšana citiem, manuprāt, laikam sāk kļūt aizvien populārāka un populārāka, līdz ar to nav nemaz tik sarežģīti katru reizi jaukt bildi, pierakstīt kādu interesantu tekstu klāt, un cilvēki aizvien vairāk sākam sakot līdzi. Tātad, liels paldies maniem lielākajiem atbalstītājiem un sponsoriem, kuri man atbalsta visu gadu garumā, un atbalsta joprojām, un cerams atbalstīs arī turpmāk. Tāpēc ir daudz jātrenējās, lai līdz tam tiktu. Un, jā, paldies par uzmanību. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Vai jūs varat pastāstīt arī par citiem sporta veidiem pirms tu kāpi uz dēļ, vai arī jau kaut ko darīt? Jā, es nodarbojos ar peldēšanu un nodarbojos arī ar slēpošanu. Bet tā, jā, tie noteikti bija tādas lielākās lietas, ko es darīju. Var kāds jautājums varbūt? Kas tev liekas grūtākais tajā ceļā līdz piespiedu rezultātu, kā tev var pārvarēt? Manuprāt, grūtākais ir tieši tādā morālā ziņā piespiest sevi kaut ko darīt un saņemties piecelties tieši laikā un nepagulēt vēl 5 minūtītes. Bet jo vairāk tu piespiedz sevi, tad tas tev ieiet, manuprāt, tā kā tādā ritmā, ka tu jau, ka tu vairs nepiespiedz, bet ka tu jau vienkārši to dari.
Līdz ar to, jā, man tāda lielākā tāda barjera varētu būt tāda sevis piespiešana, sevis motivēšana un tāda savā ziņā pašdarbība. Vai skolotāji skolā pretī nākoši, to būšana daudz laika, skolas, taču tā privātas nometnē? Jā, sanāk, no skolas būs diezgan, ne pat diezgan, bet ļoti daudz cilvēku būs prom. Ja es būšu pretīm nākoši, protams, arī skolotāji būs pretīm nākoši. Un, ja es izrādīšu to, ka man ir vajadzīgs tās zināšanas un man ir vajadzīgs tās labās atzīmes, protams, arī skolotāji nāks man pretī. Līdz ar to es arī vienmēr cenšos saplānot tā, lai starp šīm nometnēm un sacensībām es paspētu nokārtot visus kontroldarbus un jau iepriekš saulēcīgi sarunāt ar skolotājiem. Varbūt, ja nesanāk to kontroldarbu uzrakstīt, tad ko citu es varu darīt papildus, lai atspēkotu to kontroldarbu. Jā. Kāds ir plāns saskatā tuvāko nākotni profesionāls sports? Tomēr arī kaut kāda profesija paralēli mācoties un ko tālāk? Kāds ir jums? Noteikti apvienot, vismaz censties apvienot tos abus divus kopā. Noteikti vēlos studēt tālāk, ko tieši tur es vēl cenšos saprast un izprast, kas vairāk piesaista un kas būs man atbilstošāk. Bet sporta ziņā noteikti daudz trenēties, iet tālāk un ir mērķis izdoties arī uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, jo šī olimpiāde, tās emocijas, tie iepazītie draugi, tas viss pasākums kopumā bija pārāk liels laiks un nepiedzīvot vēlreiz. Varat mums pasaka, ko tu dari dienas laikā? Kāds sports Ziemā es noteikti diezgan daudz arī braukāju citu apkārt, lai es trenētos, jo, vasar jau vienmēr ir kaut kur un vējš kaut kur arī vienmēr pūtīt. Un noteikti ļoti daudz eju uz zāli. Ir ļoti daudz zāles treniņi, daudz un dažādi fiziskās sagatavotības treniņi un peldēšana. Noteikti arī tas ir ļoti svarīga lieta. Jā? Cik gadiem jūs varētu, cik jūs bērni treniņi? Sāku varētu 9 gadu vecumā. Sākumā, protams, treniņi nebija tik bieži, bija 2 reizes nedēļā, bet pēc tam, tā kā es jau sāku nopietnāk ar to nodarboties, jau treniņi palika aizvien biežāk un biežāk. Protams, vasaras laikā, kad ir skolēnu brīvlaiks, es varēju trenēties katru dienu. Jā? Protams, ir uztraukums ne tikai pirms paša starta, bet arī jau kādu dienu iepriekš. Tad es parasti vienmēr cenšos klausīt kādu grāmatu, paklausīties kādu mūziku, varbūt iziet kādā pastaigā, lai vienkārši nomierinātu sevi. Bet pirms starta, tad, kad jau aiziet tās pirmās, tās 5 starta minūtes, un tad es parasti apstājos, es stāvu, un es vienkārši nomierinos, varbūt padzied kādu dziesmu pēc sevis, vai atceros kādus labus vārdus, vai kas man ļoti tieši palīdz, ir domāt vienkārši par klusu okeānu. Kad ir okeāns, kur tu neko citu neredz, kā tikai ūdeni. Un manuprāt, tas ir tas, kas ļoti, ļoti nomierina. Sākumā, labs jautājums. Sākumā likās viss ļoti sarežģīti un likās, nevis tādā ziņā, kad es kaut ko nemācās vai nesaprastu, bet tāda pilnīgi cita vidi likās. Nelikās, ka tās būs tās pašas patniecības, kas man parasti notiekās. Un es, protams, to arī apzinājos, jo es redzēju, ka parasti jau parasti sadarbībās tik maz dalībnieku nav, parasti tomēr ir vairāk dalībnieku. Un
Un tas satraukums bija, manuprāt, es pat teiktu, mazāks nekā parasti kādās citās sacensībās. Jo tad es jau apzināju, ka es esmu tur un ka man ir jādara tas, ko es māku darīt un to, ko es daru vienmēr. Dažkārt man vismaz šķiet, ka visatraucošākais ir tas, kad iepūš liels vējš un ātri ir tagad ātri jāburā un jāsaprot, kas īsti notiekās. Bet tā citā ziņā satraucošākais ir tieši finiša moments. Ka tu nofinišē un tad tu apdomā visu to braucienu, kā tev gāja un ko tu darīji. Tas, manuprāt, ir tāds satraucošākais, jo tad tev ir jāizanalizē tas viss, un uz nākamo braucienu tev ir visas tās izanalizētās kļūdas jāvērš par labu. Nav vairs jāpieļauj. Jā. Kas bija visgrūtākais startā? Tieši olimpiādē vai vispār sacensībā? Olimpiādē. Manuprāt, apzināšanās tādā sajūta, ka šobrīd es esmu starp tūlītējām medaļniecēm, kurš būs olimpisko spēļu medaļnieks. Jo tas mirklis, ka tu apzinies, ka tā pēc tām sacensībām, ka tev būs medaļas un tu ar viņiem kopā brauci, un varbūt pēc pāris gadiem, ja tu turpinās trenēties, tu arī varēs aizcīnīties līdz medaļām. Manuprāt, tas bija tāds ļoti aizkustinošs brīdis. Sanāk, neatkarīgi no vēja, ir vien tā pati kura. Jā. Mums tieši F6 klasē, jā. Pat ja ļoti stiprs, tad vienalga, kurā vēl kā māca, kā vai. Jā. Tu esi daudz burājis to pasauli, kā kurā kategorija tev liekas pašai vislabākā burāšanai, kurā vietā? Tā tieši priekš mani vai olimpiskās burāšanas? Jā, priekš tādu sporta veidu, priekš olimpiskās burāšanas. Tev Spānijā vai tā kā Jā. Amerika. Tīšas. Jā, es laikam būšu patriots un man laikam patīk un šeit, ka Latvijā ir tāds visdažādākie apstākļi, tīpaši Liepājā, visi zinām, ka tur varbūt vasarā nākamajā dienā jau var sākties ziema un manuprāt, tā ir tāda vieta, kur ir ļoti daudzveidīga un man vismaz sirdī to. Jā. Bija visai tik jau dāmām olimpiādas dalībnieces. 26. Vai tas ir normāls skaits? Tas nav diezgan maz salīdzinoši citām. Jā, tāpēc arī bija tāda stīmaina sajūta, ka tu esi, kad ir tik maz dalībnieces uzstāst, jo ir pilnīgi citādāk tas viss. Jā. Kā ir inventārs olimpiādē, kā jūs tas visiem var kārtīt, kaut kā jūs inventārs visiem vai? Pēc tam? Nē, kā... Tur uz vietas olimpiādē? Jā, olimpiādē un ir arī citi veidi tādas lielās sacensības, kur inventāru dod uzreiz sacensībās, lai visiem būtu vienāds, lai nebūtu nekāda atšķirība tam inventāram. Jā, un olimpiādē mums arī deva katram sportistam savu inventāru. Diemžēl, bet nē, bet tur uz vietas viņi arī varēja nopirkt un pasūtīt, lai pēc tam, kad viņš atbrauc atpakaļ uz Eiropu, lai nonāktu savās rokās. Vēl ir kādi jautājumi? Vai varbūt tagad jūs bijat olimpiskajās spēlēs, vai jums bija kaut kas tajā pasākums, vai tikai uzņēmums dalībums?
tieši Amstiekas klāt arī kaut pasākumi. Jā, tur bija ļoti daudz un dažādi pasākumi. Tieši Olimpiskajā centrā bija ļoti daudz visādi pasākumu, kur varēja piedalīties. Es gan nespēju tur visos šajos pasākumos piedalīties, jo man bija sacensības oksīduma, bet jā, tur bija ļoti daudz un dažādi pasākumi, tā lai visi sadraudzēšos reizēm vairāk, bet manuprāt jau viss ir tas milzīgs pasākums, kur visi jau tā sadraudzējās. Jā, bet burāšana tomēr šādā veidā līmenī, tā ir baigā konkurence. Tad treniņos tu trenējies, ir kaut kāds treniņu moments kopā ar tām pašām sportistiem. Sāpniecībās ir skaidrs, tu cīni par vietu, stāsts, tas ir viens no mūsu spēkiem, tas ir nežēlīgi. Protams. Kā tas notiek, kāda sajūta ir, ka tu krāsā jūs esat draudzīgas un uz ūdens tomēr tā ir baigā konkurence. Tas visam ir interesanti, kā to visu var atdalīt tādās divās lietās, ir tā draudzība un ir tā konkurence, tās divas lietas, bet manuprāt, tā konkurence ir tikai tieši uz ūdens. Pēc tam jau visi kļūst atkal draudzīgi un visi apzinās, ka mēs jau visi esam draugi, bet tajā pašā laikā mēs visi esam konkurenti. To tajā brīdī visi to pilnībā nodala, kā tādas dažādas lietas. Tieši par pašu burāšanu. Cik distants bija, varbūt kaut kāds? Jā, bet visādi, kas ir klasiskā distants olimpiāda? Vai viņi atšķirās? Īsti nē, tā pati trapecveidīgā distance, kas ir, manuprāt, vienmēr, ka augšā vienboja un gandrīz paralēli nedaudz zemāk vēl vienboja, un katrā no šīm bojām ir lejā vārti. Un tad ir, vai nu ir iekšējais aplis, ka jāizbrauc cauri vārtiem un atpakaļ augšā veidī ārēji. Tas, manuprāt, tieši artiskos ir standarts. Jā. Jā. Vai pat es mēģināšu iekšā Nē, bet mums ir tieši burāšanas klubā mums tur ir tāda mazā bīķa jahtiņa, ar kuru es biju pāršreiz izmēģinājis braukt, un jā, es vienmēr arī gribēju mācīties braukt ar jahtām un braukt arī ar tām lielajām jahtām.